Mani sauc Kristaps Alsmans, pārstāvu kompāniju NetControl. Esam Somijā bāzēts uzņēmums ar filiālēm Latvijā, Zviedrijā, Norvēģijā un apvienotajā karalistē. Tā arī ir starptautiskais bizness, nodarbojamies ar industriālām vadības sistēmām, gan valsts līmeņa sistēmām, gan tādām lokālām. Un gadus 2-3 atpakaļ pēc klienta pieprasījuma sākām darboties arī ar atjaunīgo energoresursu ražošanas risinājumiem. Tātad sākām ar saules parkiem, turpinājām citiem arī HESiem, tagad jau ar BESiem. Un tad nedaudz gribējās, bija tāda iespēja parādīt šādu prezentāciju, jo šo man paprasīja arī rādīt un taisīt priekš Somijas militārās sfēras. Viņiem ļoti interesē šie riski. Un tad nošāvu 2 zaķus ar vienu šāvienu. Parādīšu šo apgraizīto versiju arī priekš jums. Jā, sāksim. Tātad par vēsturi nedaudz. Sāksim ar to, kad es gribētu parādīt, kur mēs sākām tīri ar sesiem Latvijā un kur mēs esam šobrīd. Šī bija tāda situācija, patiksim, šis pasākums strādā. Negribu strādāt. Iepriekš strādāja. Labi. Šī bija tā saules parka tipveida arhitektūra Latvijā, kaut kāds 3 gadus atpakaļ sākām būvēt, automatizēt. Tātad ir pats saules parks, invertori, kaut kāda apakšstacija, tas ir B-tips, A-tips, tad tur ir taisno uz zemesprieguma. Tad ir vadības sistēma, kam tiek pievienots vai nu katrs invertors, vai arī invertora centrālais logeris. Un tā labā iniciālā doma par sadales tīklu darbojoties, ka tika rakts optiskais kabelis no saules elektrostacijas uz tuvāko sadales tīklu apakšstaciju, kur pa seriālos un pirmo protokolu tātad notika komunikācija. Kāpēc tas ir pirmais? Tāpēc, ka viņš ir diezgan nosacīti drošs, tas nav TCP/IP, tur neko daudz nevar dabūt slikti cauri. Un tajā brīdī tas likās kā labākais risinājums. Protams, laiks iet, laiks mainās, jau tās izaicinājumi pavisam citi. Un tajā brīdī, ja ir tā centrālā aparatūra, diemžēl nevar parādīt šo brīnumu. Tas NetControl PPC, ja PowerPlant controllers, kas saņem un apstrādā to visu info, tā ir arī komunikācija ar vadības sistēmām, bija diezgan vienkārši tā arhitektūra. Un tad savienojums ar sadales tīklu skatu sistēmu tāda tiešā nemaz nebija. Viss notika līdz tuvākajai viņa apakšstacijai, un tālāk jau sadales tīkls priekšējo ODT tīklu organizēja to visu. Un, protams, tad servis kaut kāds attālinātās konfigurācijas VPN kanāls līdz mums, lai varētu pēc tam apkalpot to risinājumu un arī konfigurēt, jo šādas lietas uz vietas objektā, protams, nedara. Tas ir dārgi, laikietilpīgi. Visi darbi, kas ir iespējams, mēs darām attālināt. Un kas apakšā redzams, tas ir tāds, varbūt ne īsti precīzi, bet tas savienojums ar to mākoni. Katrs SES invertoru ražotājs, mūsdienās arī BES, tad nodrošina kaut kādu līmeņa menedžmentu, apkalpošanu iekārtām, lai to varētu visu saimniecību uzturēt. Un tas nozīmē, ka ir tiešais pievienojums uz kaut kādu mākoni. Cik kurš izmanto, lielākā daļa diezgan daudz viņš izmanto, ir ērti, bet līdz ar to tas ir kiberdrošības risks, jo 80, pat 90% iekārtas, kas mums ir ražotas Ķīnā. Līdz ar to tas mākonis atrodas kur Ķīnā. Tāda. Šī bija tā situācija. Viss bija diezgan skaidrs saprotams. Teiktu, kā diezgan maz riski. Vienīgais risks, kas bija pašam saules parka tātad uzturētājiem, attīstītājiem, apkalpotājiem uz viņu iekārtām. Šī ir situācija tāda modernāka. Nedaudz jau redzēts, tas pasākums ir daudz sarežģītāks, jo kas mums nācis mūsdienā klāt, ir palielinājušas prasības, ir Eiropas regula, kas regulē, kas tieši atjaunīgo resursu ražotājiem atkarībā no viņa tipa ABCD ir jānodrošina. Mūsdienās ir saprasts arī, ka ar saules parku pašu par sevi diezko daudz naudas nopelnīt nevar. Un tad jāliek klāt ir bateriju sistēmas, ir BESi. Kas rada savus izaicinājumus, jo bateriju sistēmas viens no pielietojumiem ir tirgot ar elektroenerģiju, ņemot vērā, ka mēs esam izslēguši sevi no Krievijas brelu tīkla, tad pašiem arī ir jātur tāda lieta kā visas pārvades sistēmas elektrotīkla stabilitāte, tāda frekvence, tas ir mūsu rūpē.
ja agrāk tas viss bija nodots, teikt, ārpakalpojumā kaimiņam. Līdz ar to ir parādījušies interfeisi nevis tikai, kur ir mūsu gadījumā sadales tīkli, tātad DSO skaidra sistēma, ir interfeisi tieši arī ir augstsprieguma tīkla skaidra sistēma. Un tagad, kas ir EMS balansēšanas, jeb tirgotāju sistēmas, kurām arī ir nepieciešama tieši kontrola pār parku, kurš jau vairs nav kā saules parks, bet kas ir hibrīda parks kopā ar BES, jo pieslēguma punkts ir viens, un viņš jāvada ir kā viens no pieslēguma punktiem. Interesanta situācija, ja mēs sākam tā no augšas uz lejas, ir, protams, ka katrs savienojums ir tieši ar to sistēmu, vairāk jauns objektus es neesmu redzējis, ja vien projekts nav galīgi vecs, kur ir vēl optiskais kabelis ievilkts uz sadales tīkla apakšstaciju. Viss notiek pa tiešo, pārsvarā 4G, dažādu risinājumu, dažādu standartu VPN. Tas nav standartizēts, katrs sistēmas turētājs uztur savas prasības, kas, protams, laika gaitā arī mainās. Tātad vismaz 4 savienojumi, ja mēs ignorējam to pašu spoku savienojumu, kas apakšā ir mākonis uz labākajā gadījumā kādu vācu vai draudzīgāku sistēmu. Citos gadījumos tā, protams, ir tāpat Ķīna. Tajā pašā gadījumā, kā es skatos, ka ļoti grūti no arī viņa atteikties, jo tāds BES ražotājs, lai nu kurš viņš būtu, viņam ir nepieciešama kaut kāda kontrola pār to BESu, lai zina, ka klients viņu nesabojā, saglabāt garantijas jautājumus. Līdz ar to, ja ne visu laiku, tad vismaz noteikti skaitu gadā reizes viņi prasa tam mākonim viņu pievienot. Un kas tur notiek? Kā tas notiek? Ir diezgan liela mistika šobrīd. Nav tādas tiešas kontrolas. Jā, tālāk par pašu PPC. Tas, kas agrāk bija jādara, ja pašos sākumos powerplant kontrolieris, kas ir tā centrāla iekārta, kas darbojās ar SES logeriem vai invertoriem, tad jau BES, viņa darbs bija nodrošināt principā aktīvās jaudas kontroli. Tātad setpoint komandas, augšu uz leju un kaut ko varbūt nedaudz. Mūsdienās jau tam visam ir parādījušās reaktīvās jaudas, kosinosfīra regulācijas, vesela pasaule atvēlēs līdz ar balansēšanu, tātad augstsprieguma tīkla balansēšanas pakalpojumu, MFRR, AFRR, FCRs. Katram savu specifika, katram savu reakcijas ātrumi. Ja sadales tīkls rūpējās un sargā sprieguma kvalitāti, tad augstsprieguma tīkls rūpējās un sargā pa frekvenci. Katram ir savādāks ramprate kontrols, tātad kādā rampreitā tieši invertori un BES reaģē uz komandām. Viņam savādāk jārēģē, ja komandas sniedz sadales tīklus, un savādāk un straujāk jārēģē, ja komandas sniedz, piemēram, augstsprieguma tīklus par kaut kādu jau ātrāku FCR balansēšanas pakalpojumu, kur jārēģē ir ne jau sekundēs, bet milisekundēs. Jā, tas tāds interesants. Nākamais līmenis ir, kad sabūvēti saules parki. Tur ir katram savas apakšstacijas, kaut kāda saimniecība, viņi kaut kā jāmonitorē. Tur ir relēja aizsardzība, datu protokoli. Uz lokāli, protams, nevienā ražotnē cilvēki tādā nedzīvo, nestrādā ikdienā. Tur aizbilst tikai problēma risinājumā un kādas uzturēšanas darbojas. Tātad tur parādās jau nepieciešamības pēc RTO iekārtas, kas savāc informāciju no relēja aizsardzības, kas nodrošina, kur ir uzbūvēta televadība, piemēram, ir, kur motoru piedziņas arī klientu pusē, un tad iespējams viņus vadīt bojām gadījumā, kaut kā izolēt mērījumi, lai nodrošinātu balansēšanas pakalpojumu, jau nepietiek ar vienkāršu, mēriekārtu, kuras sākumā lika, tur ir vajadzīga noteikti precizitātes klase, kas nes atkal savus izaicinājumus ar to, kādas iekārtas izvēlēties. Nav tāda baltā saraksta. Katrs klients, mēs arī palīdzam, cik varam, mēģinam atrast to price performance labāko risinājumu, kā dabūt tās mēriekārtas mērījumus. Ja mērījumi ir salīdzinoši vienkārši viņi dabūt no zemesprieguma, daudz sarežģītāk dabūt jau viņu no viksprieguma. Tur ir speciāli mērmaiņi, strāvmaiņi, spriegumaiņi. Te apderēs liekam uz kabeļiem ienākošajiem sprieguma sensors speciālos un dažādi jautājumi. Ja mēs šobrīd ir 0,5, piemēram, precizitātes klase, Somijā ir 0,2. Kad mums būs 0,2 vai būs viss jāpārtais, nezinām, jautājums. Kas vēl par jaunumu parādījies? Minēto visu iepriekšējo saimniecību vajag kaut kā ne tikai uzbūvēt, nodot, bet arī pēc tam apsaimniekot. Lietas plīst.
plīst viss, invertori, besiem, cēsēšana, karsēšana, tā pati elektrotīkla daļa apakšstacijās, transformators sprākst, visādi brīnumi ir redzēti. To vajag kaut kā apkalpot. Centralizētājs powerplant kontrolieris, viņa darbs ir menedžēt tieši elektriskos procesus un izturēt interfeisu tātad ar vadības sistēmām, kas šajā gadījumā ir vismaz 3, ir arī, kur ir vēl vairāk dažādas. Tad parādās nepieciešama pēc lokālā HMI, tātad kaut kāds interfeiss, vadība. Lielākos apjomos, kur jau ir D tipa, C tipa parki, finanses atļauj uzbūvēt skadas sistēmu, jau tādu pilnvērtīgu, kur tad var to visu darīt. Mazākos objektos A, B jau ir sarežģītāks. Tur vajag domāt visādus inovatīvus risinājumus, tāpēc mums arī ir dažādi līmeņi risinājumi, lai klients var vai no uz vietas un arī attālināt, monitorēt, saņemt trauksmes par kaut kādiem procesiem, kas ir kaut kāda pamatlieta, ka feeders ir atslēdzies, relais ir nostrādājusi. Ja to uzzinās principā tikai tad, kad tu redz, ka neražo saules parks vairāk. Vai jau kāds sāk sūdzēties par to, ka nav izpildīts ražošanas plāns. Līdz ar to tās sistēmas ir apaugušas, es teiktu, 3, 4, 5 reizes vairāk. Loģiku, powerplant kontrolieru loģikas ir, ja agrāk viņa bija viena, tagad es teiktu, viņas ir 5, 4, 5 kā skaita katram balansēšanas pakalpojumam, sadalas tīklam, un arī tad ir EMS sistēmas, piemēram, kaut kādas, kas jau attālināt no mākoņa menedžē to pasākumu, lai es būtu iespējams kaut ko tirgoties un nopelnīt kaut kādas finanses ar to visu. Kā jā. Daži jautājumi jau visi ikdienā varbūt nesako līdzi, kas ir šie termini, kas ir PPC. PPC ir abreviatīva no angļu valodas powerplant kontrolieris, citi ražotāji viņu sauc par PPM, ir powerplant managers. Tas ir kā kurš izdomā to, nav tāda standardizēta termiņa. Mūsu gadījumā mēs izmantojam mūsu pašu ražotu, Zviedrijā ražojam produktu, kas ir tika tapa kā datu koncentrātors, bet mēs viņu, ņemot vērā, ka viņam bija PLC soft logic funkcija, pielietojām jau kā powerplant kontrolieru un uztaisījām līdz ar to risinājumu. Mēs viņu liekam ne tikai SES-os, SES-BS varētu būt tāds mazākā mūsu tirgus daļa. Viņa darbs oriģināli, kāpēc viņa bija taisīts, ir pārvērst dažādus vecus specifiskus elektrotīklu protokolus uz moderniem, standardizētiem, lai var turpināt izmantot, apkalpot arī kaut kādas iekārtas elektrotīklu, kas ir būvētas 15, 20, ir 30 gadus atpakaļ, jo elektrotīklu iekārtas mūžs, tas ir 30, 40 gadi, dažreiz pat vairāk. Daudz varbūt neiedziļināšos tieši tehniskās lietās, varbūt pienākam interesēs uzprasīt kādas tās iespējas, bet, kā minēju, doma ir tāda, ka viņam ir jāspēj būt maksimāli universālam, un mēs tad arī viņu adaptējam tieši saules elektrostaciju bez pielietojumiem. Tiem klientiem, kas jau ir mums salikuši lielāku kādu floti, viņam bonus ir tāds, ka viņam ir fleet management, līdz ar to tev visas tavas iekārtas, kas ir, tev updateos, sekos līdzi viņu darbībai un assetiem no centralizētas sistēmas. Mēs viņu saucam par Netcom Application Manager, kas tiem jau, kuru klienti, kas mums, piemēram, kur jau parādās 4, 5, 6 saules parki, kas pieder vienam klientam, tad jau sāk parādīties izaicinājumi, problēmas, kā to visu apsaimniekot. Un par to jau ir jādomā, principā, projektēšanas stadijā, jo šobrīd Latvijā tā problēma ir tāda, ka kaut kas tiek uzbūvēts, tad tiek meklēts automatizators, kas to visu pasākumu pieslēgs. Pēc tam tiek domāts, kā to visu apkalpot, uzturēt, pačot, ielāpes likt. Tā kiberdrošības daļa mums ir, diemžēl, es teiktu, tādos vēl autiņos Latvijā. Par HMI nedaudz pieskāros, kas ir PPC HMI. Tātad ir kaut kāds veids, kā vajadzētu uz vietas vai attālināt zināt par situāciju, kas notiek tavā objektā. Vai tur kaut kas ir atslēdzies, kāda ir mērījumi vai sakrīt mērījumi, kas ir nodoti uz sadalas tīkla AST ar to, kas ir objektā uz vietas, kaut kāds kļūdas identificēt. Līdz ar to mums ir 3 līmeņi HMI iekārtas. Pirmās 2 web HMI un OP, tas ir vairāk tāds touchscreen izpildījums vai arī atsevišķi industriālais komps, kur mēs kaut kur noliekam.
Un pats augšējais ir mūsu pašu tīri kodēts, pagājušajā gadā izstrādāts. Viņš arī ir vienkāršākais, tīri ar mērķi piedāvāt pēc iespējas zemākās izmaksas. Jo, kā minēju, ja CD tips var atļauties izpausties ar automatizāciju, tad AB tipam ir bieži ļoti, ļoti jāpiedomā par tām izmaksām. To mēģinām skatīties, ko mēs tur varam izdarīt. Un tālāk jau mēs aizējām līdz kaut kādai komplekta līmeņa skaņas sistēmai, kas arī dzīvo uz industriālā kompja vai kaut kādas darbstacijas, kura principā var pildīt visu to standarta skaņas sistēmas funkcionalitāti. Tā ir tā pati skaņa, kas šobrīd apkalpo visu Latvijas elektrotīklu, sadalas tīklu, tikai ielikta vienā mazā datorā un apgriezīta. Bet funkcionalitāte tā pati. Šādas lietas, kur tieši pielietot, mēs skatāmies pēc vajadzības, pēc klientu tehniskām prasībām vai vismaz viņu vēlmi sarakstu, ko viņš gribētu redzēt. Jo tas arī izmaksu lietas, principā, iet no augšas uz leju augošā secībā. Kas ir RTU iekārta? Tas arī varbūt pietiekami daudziem jums būs zinām, bet ir cilvēki, kas nesasadarbās tādām lietām. RTU atšifrējums ir Remote Terminal Unit. Viņa darbs ir attālināt, sekot līdzi un atrasties apakšstacijās kā lokāliem kompiem, vadīt slēgiekārtas, slēdžus. Ja agrāk tas bija tikai izsprieduma daļa, tad arī mūsdienās sesiem un besiem specifisks tur jau parādās jau kaut kas no zemsprieduma vadības. Tātad zemsprieduma motoru piedziņā, visi mērījumi, un tas to visu ir iespējams darīt. Ir vajadzīgi iekārta, kas to dara. Šeit neliels video arī, kad šo skaņu man te laikam nerāda. Mūsu pamata iekārta, kur mēs price performance izmantojam Netcon 200. Tas ir produkts, kas tika palaists 2-3 gadus apakaļ, un tad jau piedzīvo nākamo evolūciju. Šo mēs liekam visus, teikšu, tāda transformātoru punktu līmeņa apakšstacijās, kurš gan elektrotīklā, gan arī sesos, besos, viņi spēj strādāt kā relē aizsardzības iekārta, viņi spēj strādāt arī kā mēriekārta līdz noteiktam līmenim. Tā skatāmies, kur ir iespējams, tad palīdzam klientiem. Jo ļoti vienkārši ir uztaisīt rosolu savā īpašumā ar dažādu ražotāju iekārtām. Daudz sarežģītāk, pēc tam to visu apkalpot. Šeit daži punkti tīri par Netcon 200 RTU, kas ir mūsu tāds pamat darba zirgs, uz vienkārši, jo viņam ir vismazākās izmaksas un arī lielākos apjomos iespējams viņi globāli tirgot. Kā jau minēju, tad papildus bonus ir, kad uzstādot papildus mērījumu blokus, tas vairs nav RTU iekārta, tad tie vairs nav digital input, output, analog input, tas jau ir relē aizsardzības iekārta un arī mēriekārta. Nedaudz pieskaršos arī pa lielāko mūsu dzimtas RTU. Tas jau ir tāds primārās slēgiekārtas līmeņa RTU iekārta, kuru liekam lielās apakšstacijās vai lielos saules parkos. Tas pats C-tips, D-tips un tā C-tips. Kas acīgāks, tas pamanīs, ka tā procesora kārtē ir tā pati, kurā augstāk minēja kā PPC, viņš vienkārši ielikts korpusā. Tad pieturamies pie unifikācijas lietas, kas šogad jaunajā versijā ļoti labi parādās. Diemžēl šis nestrādā, bet te ir jaunie mums SFP porti. Liela izaicinājuma mums bija dažādiem klientiem, ka mums ir jāpērk diezgan dārgi €1000 mērām switch, lai nodrošinātu iespēju pieslēgt optiku, taisno pie RTU. Plus katra iekārta, ja mēs īpaši skatāmies uz SES, BES balansēšanas pakalpojumiem, kurš ir FCRs, kur arī vairāk to naudu, piemēram, var nopelnīt, tā kā reakcijas laiks ir milisekundēs, jebkura iekārta pēc defaulta pieliek kaut kāds 20 milisekundes aiztur tam visam procesam. Tātad, jo vairāk iekārtas ir ķēdē, kas ir ļoti svarīgi domāt pie projektēšanas, ja uzdevums ir pelnīt naudu ar balansēšanu, tad uzdevumam jābūt projektētājiem pēc iespējas mazāk iekārtas tajā ķēdē ielikt līdz vadības sistēmai. Un šādā veidā mēs atbrīvojamies no vēl viens liels iekārtas, ieteikami dārgs un samazinām reakcijas laiku, jo optika pieslēdz pat taisno ar transceiveriem. Par riskiem. Jā, pastrādājot jau kaut kādus gadus
šādiem projektiem pamatā Latvijā, tas arī Somijā, bet Ziemeļvalstīs tā specifika ir, ka tur tādu A, B tipu un C tipu ir salīdzinoši maz. Te tur būvē D tipus, un arī tiem viņi ir ļoti, ļoti uzmanīgi ar tām investīcijām, jo viņas ir milzīgas. Es baigot tādu pārliecību neesmu redzējis tajā tirgu, ka viņi tur skrien un būvē viņus. Saules arī mazāk, visticamāk. Galvenie riski, kas reizēm ir arī iespējas, un to sakārtot, protams, katrā riskā apakšā ir kaut kādas iespējas. Saules invertoru un bez invertoru un BMS-u pieslēgšana ražotāju mākoņam. Liels risks. Nav kontrols, kaut kādi software firmāras update notiek fonā, nesaskaņoti klienti, kas tur apakšā ir, neviens nezinu, ko darīt. Ja bez ražotājs to pasaka, ka tev noteikti skaita gadā laika vismaz viņš jāpieslēdz, lai uzturētu garantiju, vai tu to nedarīsi? Protams, ka darīsi. Risinājumu iespējamā parādīšu tālāk, bet katrā riskā ir hardware security patches, tādi katra iekārta, kas jums ir, kas ir kaut kādā tūmā pie vadības sistēmas, vai tā ir sadales tīkls kāda, vai tā ir augstspieguma tīkls kāda, vai balansēšanas pakalpojums, EMS. Viņi pēc loģikas un vajadzības viņu vajadzētu ik pa laikam salāpīt. Viņai vajag uzstādīt jaunākos kiberdrošības ielāpes, jaunas versijas. Šobrīd augstsprieguma tīkls vienīgais ir pagaidām izlaidis pieslēguma nosacījumus, kur ir saraksts darbībām, kas ir jānodrošina, lai varētu pieslēgties pa taisno pie augstsprieguma tīkla kādas sistēmas. Tur ir standarta lietas, kā indikācija par piekļuvu DVS skapim un kaut kādas prasības, kā veidot 4G savienojumu, bet kas ir labi un svarīgi, ir parādījies klāt, ka ir noteikti dienu laikā, man liekas, tās bija 60 no tā, ka ražotājs ir izlaidis jaunu programmatūras ielāpi, tas ir jāuzstāda. Neesmu pārliecināts, kāds ir kontrols mehānisms to visam pasākumu, prasības ir. Un tas ir pirmais šobrīd, ko es tādu redzējis Latvijā, ka par to jau sāk domāt, un tas ir ļoti apsveicami. Paldies tiem cilvēkiem, kas par to domā tajā uzņēmumā. Kas līdz ar to ir, ja cilvēks būvē, projektē, apkalpo šādu elektrotīklu ražošanas iekārtu, tad par to jau ir jādomā jau arī projektēšanas stadijā. Ir jāsaprot, ka nevar uztaisīt rosolu, jo to rosolu pēc tam nevarēs apkalpot. Ir jāuztais kaut kāds plāns un sapratne, kādā veidā to visu turēt, vismaz minimālā līmenī, lai tur nestāv 5-10 gadus iekārtas ar vecām firmāras versijām, ko var uzlauzt kurš cilvēks ar brīvpieejamu Kali Linux versiju, piemēram. Kiberdrošības kompetence. Kiberdrošības kompetence ļoti plašs jēdziens. Ir certifikāti, apmācības, ir pakalpojumi, kurus sniedz. Šī sfēra ir pietiekami specifiska, tur ir energotīklam specifiski datu pārraides protokoli. Kā iepriekš rādīta, arhitektūra visu laiku attīstās. Tas nav uzlikt laptopam antivīrusu un aizmirst par to. Tas ir bijis cits līmenis. Riski. Ja agrāk tajā pirmajā bildītē, kas bija diezgan tāda arhitektūra vienkārši, kur rādīju, tad tas pamata risks, ko es redzēju, ir no mākoņa uz pašu klientu iekārti. Ja mēs paņemam, piemēram, Polijas piemēru, kas lasīja nesen CERTA paziņojums, ka pagājušo gadu 8 mēnešus mūsu austrumu kaimiņā cilvēki sēdēja Polijā tecos un vesos, man liekas, arī sesos, un tu beigās uz Ziemassvētkiem uztaisīja pārsteigumu. Tādu šausmīgu elektrotīkla stabilitāti problēmu tur nebija, bet klientam pašam tev ir jāmaina, jo viņi tik līdz pat relē aizsardzības iekārtām, viņi noklāja visas relē aizsardzības iekārtas, līdz ar to bez ražotāja iesaistes tur neko nevarēja salabot, un visticamāk viņas bija jāmaina beigās. Kas arī ir uz to brīdi tev tas pasākums nestrādās, un tu nevari relē aizsardzības iekārtu tā vienkārši nomainīt visai savai apakšstacijai. Riski elektrotīkla stabilitātei, kas bija 2 nedēļas atpakaļ, kad to jauno Igaunijas BESS 100 megawatīgo testēju, nedaudz inženieri nošāva greizi, pa daudz iepūta tīklā un nostrādāja S-linkam aizsardzību. Par ko ļoti priecīgi notiek ar visi klienti musēji, kas ir
nokvalificējušies balansēšanas pakalpojumiem, ja tā cena uzliec kosmosā. Un arī kāds uz tā visu pasākumu dabūja kādu naudu nopelnīt. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, ka bez, ja pat viņš ir 2,5 megavati, šajā gadījumā Igaunijā bija ar 100 megavatiem pietika. Neviens jau nav rēķinājis, cik tur vajag, cik vajadzētu, piemēram, besus paņemt, kā saka, zem savas varas, radīt nestabilitātes tīklā, lai kaut kāds jau liels atslēgšanās notiekās. Tur ir risks. Un tas jau vairs nav risks, kas ir tīri pašam sesu un besu īpašniekam uzturētiem. Tas jau ir risks mūsu visu kopējiem elektrotīklam. Jā. Un nav kiberdrošības pakalpojumi. Viņi nav viegli dabūt. Tur vajag specifisku speciālistu. Un līdz ar to netkontrolam arī ir kaut kāds risinājums, ko mēs varētu pastāstīt. Viņi sauc DOMS. DOMS ir tas, ko mēs palaidām, es teiktu, 2 gadus atpakaļ. Viņa doma ir, ka mēs ņemam jebkuru OT tīklu apkalpošanā, tas pakalpojums ir noteikti kvalificēta speciālistu komanda, kas vai nu 24/7 režīmā, vai arī darba laika režīmā monitorē tādu sesu, besu. Un, ja tur parādās kaut kādas nestabilitātes, kaut kādas darbības no nepareiziem cilvēkiem, tad attiecīgi ziņo. Ir mums klienti jau pirmie arī Latvijā, diezgan lieli klienti, kas viņu lieto. Un mēs plānojam arī, un tad labprāt sadarbotos ar SSBS attīstītājiem, kā to pasākumu iepakot un jau radīt kaut kādu drošības sajūtu. Jo šobrīd līdz šim brīdim, es kā cilvēks, kas jau 15 gadus ar šitām lietām ņemos, es teikšu, ka tas kiberdrošības līmenis ir būtiski zem tā standarta, kur mums vajadzētu būt Latvijā, ņemot vērā, kur mēs dzīvojam un kāda ir tā politiskā atmosfēra. Vienkārši schēma tīri šeit ir paņemts vairāk no elektrotīkla, bet diezgan daudz šis attiecās arī uz sesiem un besiem. Šie ir sistēmas, IT sistēmas arhitektūra, kuru noteiktos punktos uzstādot vai nu fizisks vai programmisks software sensors, mēs varam iegūt pilnu informāciju un kontroli par to, kas notiek tajā IT tīklā. Jo tikko tur ir TCP/IP savienojumi, dažādas, kā minēja, iekārtas, kas kopš uzstādīšanas iespējams nekad netiek pačots un atjaunināts, tad ir parādās milzīgi kiberdrošības riski. Tāds apmēram mums izskatās mūsu pusē, un tā mēs gribam, lai uz to skatās klients. Jo klientam lielākā daļa pat vai nu nav laika, vai negribās iedziļināties, kas tajā saimniecībā apakšā ir. Viņš grib tur to skatīties kā uz mākonīti, kur kāds to pasākumu visu kontrolē un aizsargā. Tas šajā gadījumā ir DOM pakalpojums. Arī neliels video marketings man vēl pastrādājis. Skaņas gan nav diemžēl, bet to nākamais pielāgosim. Šo mēs Somijā filmējām. Es domāju, šī gada laikā mums taps arī līdzīgs video, es šādu gribu arī Latvijā. Kā jau minēju, netkontrolas pamatā ir skadas sistēma, NetTeO iekārtu, ražotājs un uzstādītājs. Šīs kiberdrošības lietas un izaicinājumi ir tas, kas mums parādījušies pēdējo gadu laikā, un līdz ar to reaģējam un radam produktus. Un, viena no interesantām lietām ir, lai gan ir meklēts un domāts, nav iespējams nopirkt tā kā dzelzi vai softu, kas to tavā vietā izdarīs. Tur vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds cilvēks, kas ir spējīgs, kuram ir laiks, kas ir spējīgs to visu analizēt un veikt kaut kādas darbības. Līdz ar to tāpēc arī DOM ir nevis kā kaut kāds IT risinājums, bet tas ir kā pakalpojums.
Tālāk jau būs varbūt kaut kādi specifiskāki jautājumi par to, tad droši varam tikties standā vai ar mani vai ar kādiem kolēģiem. Ja tur ir kolēģi, kas arī abi divi darbojās un strādā doma arhitektūrā. Doma arhitektūrā ir iesaistīti speciālisti, jo mēs nevaram atrast, nav iespējams atrast Latvijā tādus tieši, kas to pārzina. Mēs esam uztaisījuši pūli, mums ir cilvēki no Zviedrijas, Somijas un Latvijas, kas šobrīd uztur to pakalpojumu, rūpējās par kiberdrošību. Tā kā tas ir tāds komandas darbs, mums netkontrolā. Un domas kā tāds ir tikai viens no mūsu pakalpojumiem, kas ir populārākais. Jāpiemina, ka tajām, piemēram, sesiem un besiem, kurus mēs uzbūvējam, mēs rūpējamies arī tālāk par viņu pašu dzelžu līmeņu uzturēšanu, un tam mēs lietojam One pakalpojumu. Tur iekļaut ir gan RTU apkalpošana, rezervas daļas, garantēti piegādes laiki. Mēs rūpējamies, lai tas nenoveco, un ja kaut kas ir noveco, tad mēs rūpējamies, lai ir nomaiņas. Tātad arī sakaru iekārtas dažādi, kur izmanto šurtus izmanto, mēs paši izmantojam un tirgojam gan mikrotik rūterus, tad izmantojam lietuviešu Teltoniks rūterus, katram tur ir savu labā pusi, sliktā pusi, par to visu ir jādomā. Un tad jau Valvots, kas ir tāds pakalpojumu koncepts jau vadības sistēmām, uzņēmumu klienti, kas no mums pērk arī skadas sistēmas, ieskaitot tos, ko es minēju, tādas HMI sistēmas, kas PPC iekārtām nodrošina vadību, tad arī tās mēs visas apkalpojam. Un jā, vēlreiz uzsvēršu, ka šīs lietas jau ir jādomā un jādabod pareizais virziens un plāns, kad tie objekti tiek projektēti un plānoti. Jo ļoti grūti ir savākt kopā to, kas jau ir uzbūvēts. Pieredze rāda pūst 2-1 gadu, un tad jāmēģina palaist un ieslēgt kaut ko, kur jau žurkas dzīvo un nezinu, kas tur apakšā ir. Kā ir tiešām tā skaudrā realitāte. Paldies jums visiem uzmanību. Tas arī viss. Droši varat viesoties par mums snēdāk.